Jūlijā Nacionālajie bruņotie spēki Daugavā demonstrēja M3 amfībiju platformas. Jaunajām amfībijām ir lielāka kravnesība, kā arī tās ir pietiekami jaudīgas gan uz sauszemes, gan ūdenī. Mēneša sākumā NBS izvērsa mobilizācijas centrus 5 Latvijas pilsētās, lai trenētu un pilnveidotu kārtību, kādā krīzes situācijā Latvijas pilsoņi tiek aicināti un iesaukti bruņotajos spēkos. Uz turpmākajiem 6 mēnešiem Latvijas jūras spēki ir jau 2. reizi pārņēmuši komandu vadību NATO 1. pastāvīgajā jūras pretmīnu grupā. Jūras spēku flagmanis, štāba un apgādes kuģis Virsaitis kalpos kā komandkuģis un nodrošinās grupas štāba izvietošanu un komandu vadības spējas jūrā. 19. jūlijā sākās vēl viens valsts aizsardzības dienesta iesaukums. Turpmākos 11 mēnešus jaunieši pavadīs sauszemes spēku mehanizētajā kājnieku brigādē, gaisa spēkos, zemesardzes 2. vidzemes brigādē un pirmo reizi dienests tiks īstenots arī zemesardzes 3. Latgales brigādē.